Daddy, 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 da. Daddy, 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 da. Čau, mīļie skatītāji. Ir bijis tā, ka tiešām darbs ir bijis šausmīgi daudz, un es pat neesmu iesācis taisīt to Iroko galdu, tās kājas, visu pārējo. Galīgi vispār nebija laika, šodien bija doma strādāt, bet vienkārši piekārtoju darbnīcu. Atkal dabūju nenormāli daudz materiālus, un es domāju, vajag uztaisīt vienu video, varbūt kādam mums interesanti paskatīties. Un video būs par instrumentiem manā darbnīcā. Gan jau, ka, višķiņ pastāstīšu par katru, kas ko kā, un, teiksim tā, kāpēc baigi man viņus vajag un cik bieži es viņus izmantoju. Jo, teiksim tā, nav baigi kruti instrumenti, bet tajā pašā laikā viņi nav slikti īstenībā, jo viņi ir labi, jo, kad es sāku strādāt, man bija tikai budžets. Budžeta instrumenti, paši lētākie gan izvēja instrumenti, tāpat bija iezumeni, visa ripzāģis un viss pārējais, un es ar viņiem varēju izdarīt pilnīgi visu, ko man vajadzēja, tāpēc paskatīsimies, kādi tad viņi ir, kas viņi ir, un cik bieži es viņus izmantoju, un vai tādi vispār ir vajadzīgi. Sāksim mēs ar šo zāģi. Kāpēc es viņu paņēmu? Es viņu paņēmu tikai tāpēc, ka man bija mazāks zāģis, man bija McAllisters mazais, un vajadzēja tiešām zāģēt kaut ko, kas ir ap 10 centimetri. Un man, teiksim, tā bija tāda iespēja dabūt viņu par lētām naudām, 2 zāģis kopā. Tāpēc es arī viņu paņēmu, jo tas bija tas iemesls, tikai tāpēc viņiem darba virsma, teiksim, tā viss tas ir nedaudz lielāks nekā manējiem, jo es varēju kaut kādi 6, 7, kaut kas tam līdzīgs, bet man vajadzēja tiešām, kad es varu pārzāģēt 8. Tāpat kā man ir tās Iroko brusas, tagad viņas ir 10 centimetri, man tiešām vajag viņus pārzāģēt. Var jau arī zāģēt ar rokas zāģi fuksīt, teiksim tā, jā. Ko par viņu var pateikt? Manā uzskatījumā zāģim nav nevainas, jo, ja es pārgāju no McAllister uz GCB, tad man liekas, zāģis kā zāģis ir super. Vienīgais mīnus, kas viņam nepatīk, šie gultnīši aizmugurē šeit, viņam liekas daudz sliktāk nekā McAllisteram, bet, viennozīmīgi viņus vajag iesmērēt, iztīrīt, bet, jūt, kad ir daudz pretestība, ir daudz lielāka un ir grūtāk. Tas ir viens, kas man nepatīk. Otrs, kas man nepatīk, manā uzskatījumā nosūcēja caurums ir galīgi bezjēdzīgs, tikai tāpēc, kad es liku klātī lielo trubu un vispār, teiksim tā, nevelk ārā, jo mēģināšu jums parādīt, tur iekšā ir, tur pat nav tīrs caurums, teiksim tā, tur ir tāds alumīnijas priekšā, bet es jums to parādīšu, paskatīsimies. Ja mēs skatāmies šeit zāģī iekšā, mēģināšu parādīt, redzat, tur ir vadiņš, un ceru, ka jūs redzat, tāda alumīnija, tāda 2 tāda maziņa, nezinu, kā viņas nosaukt, bet tur arī iekšā, kur tas caurums, tur arī šausmīgi daudz īstenībā ķerās materiāls, un tas ir tas, kas man šausmīgi īstenībā nepatīk. Jo, tad no nosūcēja nav jēgas. Jauda zāģim ir 2000 vati, ripa 254. Bet tā, kopsumā zāģis kā zāģis, savu darbu viņš man dara. Viņš paredzās, teiksim tā, vairāk tā lielos zāģēt vai garināt, ja man šausmīgi daudz kaut ko vajag. Tāpēc tā, neko sliktu baigi es par viņu nevaru teikt, izņemot tas nosūcējs. Jo es ieliku šādu trubu, man nāk virsū lielā desniepas truba, taisno no nosūcēja, un tādā veidā kā ir labi, bet tajā pašā laikā atkal ir slikti, jā. Un šie gultnīši, ko es domāju izjaukt tā ir apskatīties, kas tur ir, varbūt kaut kas vajag iesmērēt kārtīgi, jo viņi tā, ķerās, paši redzat, nevar brīvi pavilkt visu zāģis, reiz tā, ja zāģis no pagaidām piestāpinās pie galda. Ir tādi tikai 2 mīnus, kas man viņiem nepatīk, bet tā kopsumā viss pārējais ir labi. Izmantoju Erbauer ripu. Un ripai tik bija zobiņi. 80 zobu ripa. Redzat šeit. Jā. Bet tā, kopsumā nav slikts. Nākošais. Tie, kas skatīšos vecos video, zina, atcerās taisīju video par viņu. Titāna ēvele un biezumene 2 vienā.
Cik es viņu bieži izmantoju? Vienreiz, divreiz nedēļā, diemžēl. Bet viņai vairāk domāt tā kā backups, teiksim, tā avārijas gadījumā, ja man kaut kas notiek ar biezumeni, jo pārsvarā es izmantoju tikai biezumeni. Bet šeit arī apakšā ir biezumene, augšā ēvele, var dabūt smuku leņķīt, kā vajag tiešām, nav tā, kad ir baigais, teiksim tā, mēsls, teiksim tā, ja. Jo, piemēram, kad es taisu tos pašus paliknīšus, man ir līstīts gan 4, gan 5, gan 6 centimetri, man viņus vajag salīmēt kopā. Bet pirms es viņus līmēju kopā, es viņus izlaižu caur ēvelei, lai dabūtu to leņķīt, smuku taisu maliņu, un sanāk tiešām normāls joints kopā, un ir baigi smuki viss kopā. Ko pa viņu var pateikt? Darba platums viņiem bija 20 centimetri, arī 2 asmeņi. Vienīgais, jā, kas atceras par to nosūcēju, ka es teicu, viņam ir iekšā, tagad nezinu, man sanāks parādīt. Tas bija baigais mīnus, tikai tāpēc, kad līdz ar to viņš nesūca, viņš tā skaidrs potus ārā, kā jūs redzat, šeit apakšā pilns ir skaidām. Tad šie 2 plasmasiņi, tas ir vienīgais, ko vajag izņemt viņam ārā. Un tad es domāju, ka arī nosūkšana būtu daudz labāk. Bet tā kopsumā arī, teiksim tā, par šo vēl neko sliktas baigi nevar teikt. Vienīgais tas, kas tas nosūcējis. Bet tā kopumā, jā, viņa dara savu darbu, pārāk skaļa viņa arī nav. Esmu izmantojis, tad, kad man nebija asmeņi pieejami tā ēvelei, tad es izmantoju viņu kā biezumeni un laidu caur apakšu visu, ko man vajadzēja, teiksim tā, samazināt biezumu no 19 uz 15 mm, šausmīgi daudz to izmantoju. To es jums pastāstīšu pie biezumenes. Bet jā, titāns. Arī neko sliktu nevar pateikt. Instruments kā instruments, bet, protams, tas viss ir lētais gals. Ar to jārēķinās un viennozīmīgi. Katram ir savu plusu un katram ir savu mīnus. Bet tā kopsumā strādāt var, pievīlus man nav. To, ko man vajag, to viņa dara. Tāpēc neko sliktu es nevaru pateikt pagaidām. Šāds tapotājs. Arī lētais gals, pirku Amazonē par 150 poundiem. Izmantoju īstenībā diezgan bieži tiem pašiem kubiem, visiem pārējiem. Un galdu kājām un visam tam, ko es taisu, teiksim tā. Bet arī, pāris reizes nedēļās izmantoju. Nav tā, ka es katru dienu ar viņu strādāju, bet tomēr ir vajadzīgs. Tad, kad es viņu nopirku, es arī taisīju maz video, kas ko kā, un daudz man teica, kad vajag viņu atgriezt, bet es viņu neatgriezu. Jo, it kā bija tā, kad viens asmens bija nedaudz zemāks, teiksim, milimetri, pat nebija milimetrs, kaut kas tam līdzīgs, bet uz savienojumu posmiem to šausmīgi juta. Bet es te bišķiņ par garu viņu pakasījos, un īstenībā uz doto brīdi ir ļoti labi, var strādāt. Viņa līdzīga tam te tritonam vai kaut kas tam līdzīgs. Bet viennozīmīgi lētais gals, bet arī, tiešām, pa tādu nav, teikšu, kā ja tu par 150 poundiem nopēc tapotāju, ja tev vispār nav nekā, tad, tic man ir labāk, kad ir šāds, jo, ja nav vispār nekā, teiksim tā, arī viss strādā kā vajag, viss dziļumiņš, viss noregulē, cik dziļi vajaga, visu pārējo, leņķīt arī var mainīt, viss, bet arī neko baigi slikti pa viņus nevar pateikt, leņķīs mainās tādā veidā. Arī pievīlus man nav, diezgan daudz ir uztaisījis, un savu naudu jau ir, teiksim tā, atpelnījusi. Dual spindle doveling jointers. Maksimālais dziļums ir 44,3 cm, un minimālais ir it kā centimetrs. Jā, varētu tā būt. Es pat neesmu tik maz man vajag taisīt saurums. Atstarps starp urbīšiem ir 32 mm. Aparātiņš normāls. Viennozīmīgi gribētos ar laiku to te, kā viņš saucās? Nevis biskuit jointers, bet tas otrs bija, es atkal aizmirsu. Tad mēs ejam tālāk, šo mēs paliksim malā. Biezumeni. Lumberjacks. Ko es par tevi varu pateikt? Ir tā, ka šī ēvele ir strādājusi kopā ar mani jau kaut kādus 3 gadus. Kopš es visu sāku to darīt, man vajadzēja šausmīgi to biezumeni, tad es arī viņu paņēmu. Un ir tā, ka tiešām viņi ir nokalpojusi diezgan labi, jo man bija jātais daudz paliknīši, un sanās tā, ka man bija jāizlaiž ap 100-150 metriem ozols mēnesī, jo man bija jātais
1500 uz vēl paliknīšu, man bija jānoevelē no 19 mm līdz 15 mm katrs paliknīts. Sanās tā, ka es vienkārši ņēmu dēļus, šādus dēļus tie, kas ir redzējuši, un vienkārši evelēju viņš nostīja 4 mm. Un tas ir pārsvarā tas, ko viņi arī dara. Un teikšu, kā ir. Esmu apmierināts ar to, jo tagad viņi izmanto galvasšķietas dēlīšiem, visiem pāriem, visam galdiņiem, pilnīgi visam, ja. Bet kopsumā tas ir tas, kam viņi man bija domāt paredzēt pirkt. Bet tagad ir vairāk. Tagad bišķiņ palūrēsim tuvāk, parādīšu, kas man viņā šausmīgi nepatīk, un kur ir mīnus. Uzmetīsim aci nedaudz tuvāk viņai. Paskatīsimies, pacelšu viņu nedaudz augstāk. Un parādīšu jums tas, ko kā. Tātad. Paskatīsimies uz parametriem. Kas mums no parametrijos ir? Jauda 1500 vati, darba platums 33 cm, darba augstums 15,2 cm. Nu, ir tā, kad jūs redzat šīs divas vietas. Šeit, piemēram, jūs redzat, ir šis posms. Šeit var noņemt nostī. Sanāks malās var ņemt nostī 0,8 mm. Abās malās. Tas ir pilnais darba platums 0,8 mm. Bet iekšpusē šeit var noņemt 2,8 mm. Bet, neiesaku tik daudz ņemt nostī, jo es pat tik daudz neņemu nostī īstenībā viņai. Šim galīgi nevar ticēt. Viennozīmīgi pasaka uzreiz, viņš jau tāpat ir nolausts, tikai tāpēc, ka pirmkārt viņi nepareiz pielīmējuši bija to te visu lineāli, bet es viņu arī nekad neizmantoju. Manā uzskatījumā tas nav vajadzīgs, jo, ja es zinu, ko es taisu, teiksim tā, cik man daudz vajag noņemt nostī, tad ir viss savādāk. Asmeņi šādai bija 35 poundu gabalā, bet tagad ir kaut kādi 40 poundi gabalā. Ko es vienīgais viņai izdarīju, sikstu nomainīju, velkošo rullīti apakšā es nomainīju, tas man bija beigts. Un asmeņi regulāri, asmeņi, tas vienīgais, kas ir vajadzīgs, jā. Bet arī pat aizsnot tiek pieslēgt pie trubas, nosūcējam un strādā labi. Mīnus, kas man šausmīgi viņai nepatīk, asistents man te kaut kur mātājās. Šī visa apakša, viņa kustās īstenībā. Tas ir baigais tāds mīnus, jo tiešām viņa kustās. It kā baigi neiespaido, bet es varētu paņemt tagad tuvāk bišķiņ. Kaut kas man te nesanāk tuvāk, jā. Tad varbūt redzat. Jā, kustās tas viss. To vēl varētu visu pārtaisīt no koka, ielikt iekšā tādu foršu. Tad vēl var būtu daudz labāk. Bet arī kopsumā, teiksim, kā es jums teicu, viņa bija domāta tikai vairāk, teiksim, tā biezināt koku, samazināt, teiksim, tā, jā, biezināt čukču. Samazināt visu to koku, un tas ir tas, ko viņa pārsvarā darīja, jo, kad visu iesāk, es taisīju normāli daudz paliknīšu, un man paliknīši gāja 1000 ārā. Un viņa arī tos paliknīšus, teiksim, tā taisīja. Bija ritīgi, tiešām labi. Tāpēc arī baigi slikti, es neko nevaru pateikt. Viņa man nav pievīlus, izņemot to veco, kas man tiešām nosprāga. Jo viņai izbeidzās gultnes. Tad es vienkārši pārkrāmēju no 2 vienu, saliku visu, ko man vajadzēja, un turpinu strādāt. Bet viennozīmīgi es gribētu ar laika devaltiņu. Bet, teiksim tā, kāpēc liek tērēt naudu, ja pietiek ar to pašu, kas dara darbu. Jo, neko sliktas nevar pateikt. Tagad uz doto brīdi viņi nāk tikai kaut kādi 350 poundu vai pat lētāk īstenībā. Un ir ok. Pie nākošā. Lenzāģis. Atkal titāns. Oskar, atkal titāns. Titānam nav nevaina, teikšu, kā ir. Pat cik pirku neatceros. Darba daudzums ir 8 cm. Kaut kas tam līdzīgs. Motori jauda. Bardaks, neredzēs jaudu. Cik tur ir? Motoriņš maziņš 350 vati. Bet tajā pašā laikā strādā, funkcionē, viss kā vajag. Asmeņu spērku neieteikt asmeņus pirkt viņa ebējā. Tikai tāpēc, ka ebējā ir baigie mēsli. Asmeņi viņi šausmīgi ātri lūst, metinājuma vietā. Šos asmeņus es pērku Screwfix toolstations. Sanāk 4 zobi uz saulu, kaut kas tam līdzīgs, bet arī izmantoju ļoti bieži, īstenībā katru dienu es izmantoju viņu. Tāpat kā tie, kas atcerās manas vannu paliknīšus,
Tiem es arī viņu izmantoju, aizgāju kaut kur esmu pastaigāties. Tos vānas palikniešus izmantoju, nu, šausmīgi daudz viņu izmantoju. Nezinu, kaut kāds 20-30 reizes dienā, ja tas ir vismaz, ko es viņu izmantoju. Un arī īstenībā tāda lieta ir manā uzskatījumā vajadzīga, tad ir kā tev pavērās plašums uz lietām, ko tu vari taisīt, tāpat kā tie viļņotie vānas paliknieši, ko es taisu, un viss pārējais, teiksim tā. Ejam tālāk, kas mums ir šeit? Pitais, labais, vecais, pārksais, līpējamais. Nu, ko lai es jums saku par viņu? Arī izmantoju ļoti bieži, katru dienu. Piemēram, teiksim, šeit ir paliknītis šāds, jā. Tad maliņas šādā veidā paliknītim vienkārši, nu, arī izmantoju. Protams, daudz vieglāk strādāt nekā ar roku, tāpēc šis aparātiņš man jau arī ir, nezinu, gandrīz vai 2 gadi varētu būt. Un viņš sevi ir atpelnījis, un tiešām ir super vajag, paceļam augšā. Ja mīnus visam, kas ir nosūcējis, bet, nu, tas būs. Tad šeit šī bardakā ir, kas atcerās stacionārais urbis, atkal titāns. Kāpēc titāns? Oskar, kāpēc titāns? Titāns? Nu, tāpēc, ka lāts savu darbu dara. Man uzskatījumā ir labi. Mažam apakaļ. Tātad. Šeit augšā skriemeļi, kas atcerās, ka es rādīju. Tur būs vairāk tiem, kas nav redzējuši. Augšā ir skriemelīši. Kādu ātrumu vajag uzliekam. Tad es sačinīju skrūvspīles. Šeit ieliku skrūvspīles. Ideāli. Paldies tiem, kas komentēja, kas ko kā, kur viņus varēja dabūt, un pēc tā es arī uzreiz viņu paņēmu, nopirku. Arī neko sliktu pa viņus nevar pateikt. Vairāk izmantošu svečstriem viss pārējais, bet tajā pašā laikā esmu dabūjis to mortēzi un teno un visus tos galus, visus parādīšu. Un ir doma ar tiem nedaudz arī pastrādāt, paskatīties, kā sanāk, bet arī kopsumā, nu, lēts aparāts, nekas baigi traks nav. Jaudas, cik es saprotu, ir 500 vatu, 300 un 500, kā tur bija, jā, 350 un 500 vatu. Pēc es domāju, ka it kā arī ir ok, arī neko slikti nevar teikt. Kalpo, teiksim tā strādā un nekas traks. Tālāk, kas mums šeit ir apakšā? Šeit ir frēze galdā. Bet frēzes jums nevar parādīt, tāpēc, ka tas viss ir aizbultāts. Frēze ir aizbultāta. Davai, asistents, neguļam. Asistents guļ. O, pamodās. Tad noliksim asistentu šeit un kaut kur aizbeig. Ne? Jā, aizbeig asistents. Tad jā, pa frēzi to es neko nevaru pateikt pagaidām, tikai tāpēc, kad viņi ir iebūvēti tur. Bet, nu, arī vienkārši lēta frēze, teiksim, tā nekas baigi krūts nav. Un ir ok. Tad ir rokas frēze. Rokas frēze ir Erbauer, arī nav nekas krūts. Bet tajā pašā laikā es pirku no Amazons vai no eBay toreiz nopirku, un man nepatika viņas, tāpēc viņš šausmīgi ātri izjuka. Man baigas ročnu vajadzēja frēzi, un es neko citu nevarēju dabūt, tāpēc es paņēmu Erbauer. Mīnus, kas viņai ir? Viņai nav nosūcējis trubiņu, viss tas plasmas, un es viņu nekur nevaru dabūt. Un galu citu es arī nevaru viņai uzlikt, tāpēc, ka viņai nāk tāds skrūvējums un viss pārējais. Tāpēc doma ir laiku, ir ko nomainīt un paņemt kaut kādu Bošu, Makitu, man liekas bija. Makita vai kaut kas tam līdzīgs, tiešām, nu, bišķi savādāk. Izmantojos viņu ļoti bieži, un viņa man taisījos visus, līdzinājus visus epoksītas veķa galdus, nu, visu, un vēl dzīvo, tāpēc tā arī ir ok. Kā jūs redzat, budžeta preces, jā, bet tajā pašā laikā tās budžeta preces nes labu naudu, un viss, ko es taisu pārsvarā, visi instrumenti tiek izmantoti. Ribzāģis izmantoju katru dienu, tapotā izmantoju vairākas reizes nedēļā, vai, teiksim tā, katru dienu. Ēveli tiek izmantota 90% katru dienu, vienkārši visu laiku, bieži man atvainojas. Frēze arī tiek izmantota nenormāli daudz katru dienu. Tā frēze arī tiek izmantota. Stacionārais urbis tiek izmantots pāris reizes nedēļā. Slīpmašīna katru dienu, lenzāģis katru dienu. Un neskatoties to vēl, kad mētājās instrumenti kaut kur galda apakšā vispārējais. Ribzāģis ir augšā viens mētājs, ko izmantoju pāris reizes nedēļā. Nu, finierzāģis, ko arī izmantoju šādi tādu. Tāpēc, jā, instrumenti ir budžeta, bet, teiksim, tā viņiem nav nevainas un strādāt ar viņiem var. Un nav tā, ka nevar uztaisīt kvalitīvas lietas. Var tiešām uztaisīt kvalitīvas lietas, ja labi grib. Un, jo
teiksim tā, nu, ja viņi ir normāli, viņi zāģē, urbi, viss pārējais, viss ir taisns, tad arī lietas nesanāk. Šeit, kā jūs redzat, nezinu, kā šito aparātu var nosaukt, ribzāģis, ar ko? Viņš angliski saucās, es sakam aizmirsu. Plungasau, kaut kas tam līdzīgs, laikam bija, jā. Tad dabūju šādu, jo man šausmīgi vajadzēja, un es izmantoju parasto ribzāģi, un liku līstīt klāt un zāģēju, lai man būtu taisnas zāģējums, bet ļaujiens šausmīgi kaitināja īstenībā tiešām. Un tad vienmēr kaut kur bišķiņ kaut kas izkustās tā roka un galīgi aiziet LR ratā. Tāpēc, jā, iegādājos šādu ar diviem šiem alumīnijiem, 70 cm katrs liels ir. Tāds, nu, super, tiešām, super. Pareizi, teiksim tā, es vēl nezinu, kas kā te viņam labāk strādā, višķi jāsaprot, tāpēc man tāds vēl nav bijis, bet, nu, nekas traks, es domāju, tur arī nav. Vienkārši, kā viņš tur baigi strādā, man nav nejausmas. Tiešām pateikt skaisti, tāpēc, ka nav tas bijis. Nu, super zāģis, super. Pēc, jā, zāģēja līdz kaut kādu 6 cm, man liekas, bija kaut kas tam līdzīgs. Un tiešām šādi man jau sen gribējās, un būs arī pašam vieglāk taisīt, tāpat, kā taisa galdu visu smuki apzāģēt, jo, kā jūs zināt, man nav rūme, man nav daudz rūme. Tad ar šādu es domāju, ka būs arī kvalitāte labāk un arī forsāk attākies priekšu. Tāpēc, jā, šis ir pēdējais, ko es iegādājos. Pārsniedz atpakaļ, bet nebija laika izpakot, tāpēc es šodien viņu izpakoju. Arī nav nekas baigi jaudīgs tajā pašā laikā, bet 1200 vati, ripa 165 mm. Kā jūs teicu, zāģēja 6 cm, man bija kaut kas tam vai 6,7 vai 5,7, kaut kas tam līdzīgs. Bet, nu, ļoti labi, nu, būs ok. Vēl neesmu iztestējis, bet, nu, nav kur pagaidām. Rītā būs jāsāk strādāt, jātais ir līdzsvars un paliknīši un viss pārējais, un tad jau būs aizies. Tā kā tā ieskats par instrumentiem. Ja, nu, neko slikti par viņiem es nevaru pateikt. Nav bijis tā, ka man baigi pievīli, izņemot toreiz Evel, man pievīli tad, kad viņiem nosprāga tas gultnes. Bet un pārējais viss strādā. Nu jā, lenzāģim tās asmaņi tikai tāpēc, ka es pirku eBay. Nevajag pirkt eBay, pasakas reiz. Nepažēlojiet 5 poundus vai cik viņi nāk vairāk, un tajā pašā skrūpiksā tūstēšanā var nopirkt, un ir super. Nu, tā, nosūcēs jums nerādīšu, to jūs zināt. Garinātāji, kas man galdā ir iebārs, to es nerādīšu, tas ir pēdējais mēsls, teiksim tā. Tur vēl viens tāds daudz labāks, tos vajadzētu ar laiku samainīt, bet, nu, tā ieskats, teiksim tā. Kādam kādi jautājumi par instrumentiem, kas kaut kā droši rakstāt. Bet tas ir tas, ko es... reku vēl viens mēsls mētājs. Labs nav mēsls. Šāds. Es atcerās. Tā nav slīpmašīna, tas ir pulējumais. Bet tajā pašā laikā es arī viņu izmantoju 90% no visas dienas, teiksim tā. Kāpēc pulējumais? Man uzskatījumā viņš labāks. Jo daudz ātrāk slīpē, foršāk, vieglāk ir un tajā pašā laikā viņš piepulē virsmu, teiksim tā. Tāpēc jā, izmantoju arī šādu guildu. Arī lētais gals tiešām nav nekas cits. Jo man ir rokas slīpmašīna. No LR attais pastiku uzreiz. Es viņu negribu izmantot tikai tāpēc, ka tev roka ir tā kā notirpus pēc tam pēc viņas un grūti pastrādāt viņu. Tāpēc izmantoju to un kaut kā tā. Ceru, ka kādam bija interesanti paskatīties par instrumentiem. Kādam tiešām jautājumu droši jautājiet, kas ko kā, un tad jau tiekamies drīz nākšā video. Ceru, ka tajā video būs galds. Ja nebūs galds, atvainojos, bet galds būs varbūt kaut kad vēlāk, jo man ir nenormāli daudz pasūtījumu un pasūtījumi man prioritāte, ne? Čau!